Jā, tā kā es gribēju pastāstīt šodien par ēteriskām eļļām, kā viņas var izmantot gaidību laikā, dzemdībās, pēcdzemdībām un arī jebkurā dzīves posmā, arī kopā ar mazo. Es uzreiz saku, es neesmu nereklamējuši nekādu brendu, jo es īstenībā pati arī izmantoju dažādu firmu šos ēteriskās eļļas, bet es arī neesmu, teiksim, tāds fans, tāds milzīgs fanāts, ka bez ēteriskām eļļām nekādi, bet es arī praksē esmu sapratusi, ka ir daudz veidu, kur mums viņi varētu palīdzēt. Un tātad, kādā veidā vispār var ēteriskās eļļas lietot? Un ēteriskās eļļas, droši vien, ka zinat, kā tas vispār ir, tas ir tā kā ļoti koncentrētas, teiksim, no konkrētiem augiem, visbiežāk augiem, tātad šis eļļas. Tātad viņas var lietot 3 dažādos veidos. Pirmais, viņas var lietot difūzerītī, vai difūzerītī, tas ir kaut kur telpā, vai difūzerītī, man šeit viens no difūzerīšiem ir līdzi, ko es parasti ar dzemdībām ņem līdzi, tad to var uzlikt telpā, lai ir šis aromāts. Bet pat ja nav difūzerīts, tad var arī ēterisko eļļu uzpilināt, piemēram, uz kaut kādas virsmas. Vislabāk, kur ir kaut kāda nelīdzena virsma, pirms kāda akmens. Arī ļoti ok, vismaz kādu laiku šis aromāts būs turpat tūmā. Otrs veids, mēs viņu varam lietot uz ādas, bet tad gan ir jābūt atšķaidītam, ar retiem izņēmumiem būtībā viņai jābūt ir atšķaidītai šai eļļai. Tad ar kādu bāzes eļļu, un tās bāzes eļļas var būt visdažādākās, labas kvalitatīvas eļļas, piemēram, šeit man ir līdzi. Piemēram, sezameļa, varbūt tā lincēkleļa, tā varbūt olīveļa, kaut vai jebkāda laba kvalitatīva eļļa, kas jums ir pieejama. Vai kaut vai tā pati kokosrieksta eļļa. Vislabāk gan tā, kas nav biezā, bet tikpat labi var arī to izmantot, paturot rokās un nav nekādas problēmas. Un tad piepilināt klāt kādu šo ēterisko eļļu un lietot uz ādas, iemasēt tādā. Un trešais veids ir, tas gan ir svarīgi, lai šī eļļa ir ļoti, ļoti kvalitatīva, var arī nelielās devās lietot iekšķīgi. Un tad vēl, kas ļoti, ļoti daudzām sievietēm palīdz, un to var izmantot jebkurā dzīves posmā, arī grūtniecības laikā, arī dzemdībās, pēcdzemdībām un jebkurā citā brīdī, tas ir šīs visas citrusveidīgās. Kā sanāk, tādu atvēsinošu sajūtu? Jā, piparmātreļi. Jā, jā, viņi dod tādu atvēsinošu sajūtu. Jā, tā kā tas, arī teiksim, grūtniecēm var būt grūti, aiziet arī var pamēģināt. Bet piparmātreļi, es gribēju piebilst, viņu nevajadzētu lietot pēcdzemdību periodā. Pēcdzemdību periodā vispār piparmētra tējas, jūs zināt, ka nevajadzētu dzert, jo viņas mazina laktāciju. Ja, piemēram, sievietei ir tā, ka viņai jau dabiski ir daudz piena, tad viņai parasti tā piparmētra, kā saka, neko nedod. Bet, ja ir tā, ka tas pieniņš vēl sākumā vismaz nav daudz, tad piparmētra eļļa tieši to laktāciju mazina, tāpēc to nevajadzētu dzert pēc dzemdībām. Un arī eļļas tur ar to arī noteikti neaizrauties. Tad, kā jūs minējat, citrusveidīgi, tie arī tādi, ko var izmantot visdažādākos veidos, viņi dod pamatā arī enerģiju, prieku, palīdz, kad ir pārgurums, tā kā, tādu, kā var teikt, uzfrišķina, tad bija minēs, varbūt tas nav īstais vārds. Jā, bet kaut kā tā. Un man te ir 3 dažādi veidi, un arī, ka var pamēģināt, kuras vislabāk patīk. Un man, piemēram, ir tā, ka man kaut kādā brīdī patīk viena, kaut kādā brīdī patīk otra. Un, protams, ka vislabāk, te pašā kaut kādā dzērienā dabisko citronu iemest, bet, piemēram, ja dabiskais citrons nav tūmā, tad var arī kādu pilīt no šīs ēteriskās eļļas citronu, un tas ir ļoti diezgan līdzīgi arī garšā. Man ir greipfrūta, man ir apelsīna un man ir citrona. Un ir tā, ka kaut kādā brīdī patīk viens, kaut kādā brīdī patīk otrs. Tā kā šos arī var izmantot mierīgi gaidību laikā, ja prasās kādreiz kaut kādu tādu mūžumu. Var izmantot dzemdībās ļoti labi, teiksim, te pašā difūzerītī. Un arī jebkurā citā dzīves posmā no viņam noteikti nekāda sliktuma nebūs, tikai labuma. Tā kā tās var arī pamēģināt pasmažot, kā jums patīk
šīs smaržas. Tās ir parasti lielākai daļai arī ļoti, ļoti simpātiskas un patīk. Un ar tām, piemēram, arī var pamasēt pēc tam puncīti gan mammai, gan arī bērniem. Protams, kā šķaidīt ar parasto bāzes eļļu. Kā arī citās dzīves posmos, piemēram, ko mēs savā ģimenē lietojam šīs ēteriskās eļļas. Un viena tāda, ko es, principā, bez kuras laikam īsti pat nevaru iedomāties, ka viņas nebūtu mājās, vai divas pareizāk tāds ir. Viens ir ēterisko eļļu maisījums, kas ir imunitātei. Saucās tāds OnGuard. Un tas ir OnGuard, bet tas ir doTERRAs, piemēram, maisījums. Es zinu, kā arī Young Living ir tāds maisījums, kas ir speciāli imunitātei. Pārējās eļļas, es teiktu, lielu daļu es arī sūtu gan tā pašā Livinā var pasūtīt labas eļļas, gan no Florihanas, gan es pieļauju, ka vēl šur un tur, bet es zinu, ka arī Aromamā ir ļoti labi eļļu maisījumi, bet šis ir tas, ko es izmantoju tieši imunitātei, un ja jūtu, ka varētu būt kādam, vai nu man pašai, vai kādam no ģimenes kaut kādas saslimšanas, tad es šo OnGuard eļļu lietoju. Ir viņi arī kā kapsulās, bet var vienkārši viņu arī kā pilienu. OnGuard, tā kā es tev līdās arī iedošu jums pasmaržot viņu, piemēram, arī, ka bija vīrusu sezona, un tad nāca man kādreiz arī grūtniecības tāds puslims, tad es vienmēr viņu liku kabinetā, lai viņi tur ir, un lai pasargātu gan sevi, gan grūtnieces no visādiem vīrusiem. Un vismaz man viņa, pēc manas pieredzes, ļoti, ļoti labi strādā. Viņa gan iekšķīgi, vai no iekšķīgi, vai elpojot. Tad vēl viens tāds, ko es arī esmu izmantojis diezgan bieži, un arī bērniem, mazbērnam, tas ir arī vai nu tīri, piemēram, eikaliptu, vai arī kāds ēterisko eļļu maisījums, ja ir elpceļu problēmas. Ja, piemēram, ir degunsciet, iesnas, tas arī tā kā pats pirmais ir uzpilina kaut kur vienkārši varbūt tūmā, vai ir difuzerī tieliec, un uzreiz tā kā deguns atnāk vaļā. Un tas sevišķi, teiksim, pavisam maziem bērniņiem, ja viņi kaut ko tāds, ja viņam ļoti tā kā, tā sajūta deguna. Un, jā, ko es minēju, kas vēl tāds ļoti, ļoti palīdz ar elpceļiem. Var vienkārši eikaliptu, jūs zināt eikaliptus. Eikaliptus ļoti labi arī palīdz. Viņi var kaut kur vai no telpā, vai arī kaut kur siltumā. Tas ir vienkārši eikalipts, tas citreiz ir vienkārši eikalipts. Eikalipts, kumelīte un tad vēl tāds eļļu maisījums. Tas ir tas, ja, piemēram, ir kaut kāds iesnas, klepus, un tad man ir ļoti daudz bijuši gadījumi, kad līdz klepu man nemaz neaiziet jūt, ka kaut kas te sāk veidoties, tad viņi atšķaidīt vienkārši uzliek tev uz krūtīm šo maisījumu, kas ir tieši apceļiem. Varat pasmašot, bet es zinu, tas ir tīrs eikalipts. Un ir arī, es zinu, tas pats Aromamā iesniņš, un tas arī ir māmas teikšu, ka ir ļoti labi palīdz arī, ja ir deguns aizlikts. Bet man ļoti arī tas ir palīdzējis, kad jūt, ka kādam būs tūlīt klepus, ka sāk te kaut kas kasīties, viņi pasmērē un no rīta bieži pamosties un viss ir kārtībā, kā nekas nebūtu bijis. Tāpat arī kumelītes ēteriskā eļļa, to es parasti arī pilinu klāt, ja mēs uzliekam difūzerītī, tad mēs liekam kumelīti, eikaliptu un varbūt vēl kādu OnGuard vai kādu eļļu maisījumu, tas ir tad, ja ir kaut kāds vīrus. Tā kā, kumelīte kā jau kumelīte, viņa diezgan arī tāda spēcīga. Un tad vēl viens, ko es arī esmu izmantojusi, tas ir maisījums, tur ir fenhils un vēl šis un tas. Viņi tāda smarža diezgan spēcīga, bet ļoti labi palīdz pret vēdera problēmām. Vai tas ir citreiz arī kaut kas ne tāds āpests, citreiz arī, piemēram, bērniņam, protams, ka pieaugušie vai lieli bērni, viņi var lietot ar kādu pilīti iekšķīgu, ja ir, piemēram, tas pats vēdera vīruss. Ja ir tās pašas kolikas, tad, protams, nevis iekšķīgi bērniņam, bet vienkārši paņem riktīgi atšķaida ar parastu eļļu un uzpilīt kādu pilīt šo un izmasē puņčuku. Vai arī lielākiem, tad jau var arī iekšķīgi. Tas ir tāds maisījums, viņš smaržo ne pārāk forši, bet viņš tiešām ir efektīvs. Un es zinu, ka man pašai arī bijis, ka liekas, ka tūlīt kaut kā būs jādara, tad viņi kā vienu pilīti iekšķīgi lietojot uzreiz tā kā nomierinās.
Tad kas vēl tāds ir? Tas bija laikam tāds šīs es visvairāk. Bet arī pat nav obligāti vīrus, bet vienkārši kaut kas ne tāds apēsts. Un, tas bija vēl viens tās līdzīgs maisījums arī iepriekš apceļot. Tad vēl, ko es esmu izmantojusi, es nezinu, vai jūs meklējat kaut ko tādu, ko izmantot pret visādiem insektiem. Un tad, teiksim, man ir tāds viens maisījums, ko saucās TerraShield, bet es pieļauju, ka viņi varbūt arī pats var sajaukt, ko arī var kaut kur uzpilināt tuvumā, lai neviens insekts nenāk. Viņš tiešām ir strādājis. Man, piemēram, cits bijis man sataisīts maisījums, pēc kura man likās tieši otrādi, ka tie odi lido klāt. Bet šis ir tiešām tāds, viņš smaržo riktīgi pretīgi, bet viņš palīdz pret, viņš saucās ar TerraShield, ka palīdz pret visādiem mošķiem. Teiksim, ja tu uzpilināt bērnam uz kaut kur uz tūmā, nevis pie paša bērna, bet, piemēram, uz ratiņiem, lai tur nenāk tūmā. Tā kā tas ir arī tas, ko var izmantot. Bet to nekādā gadījumā iekšķīgi un nekā citā, bet, teiksim, uz kaut kādu materiālu to var. Tas arī pret ērcēm? Arī pret ērcēm, jā. Mēs citreiz ar uz drēbēm vēl kaut kur viņam gan vienīgs, smaka viņam nav forši, jūs varat višķi pamēģināt. Bet arī tas pats ar eikalipts un vēl ir šis un tas, kas nepatīk kukaiņiem, jā, tā kā. Un tad vēl ir tādi, ko es par reizē esmu lietojis, bet tas, ko es jums izstāstīju, tas, ko es tiešām reāli lietoju, un ne jau katru dienu, ne jau ikdienā, bet tad, ja tiešām jūt, ka kaut kas briest, tad ļoti labi. Un tad vēl ir. Bija kaut kas, ko tu dēļ, kas likās vēl briesmīgāk. Tad ir vēl tāds ēterisko eļu maisījums, ko es arī izmantoju kādreiz dzemdībās. Protams, ka bez tā var arī iztikt, bet tas ir tāds balans saucās dzemdībās un arī pēc dzemdībām. Tas ir tad, ja mammai kaut kāda arī bišķiņa trauksmīta stresiņš, tad ar viņu bišķi pasmērējot, arī mazlītim pēc dzemdībām uz papēdīšiem pasmērējot, viņš ātrāk tā kā sabalansējās, ja tā var pateikt. Tā kā šis ir tāds balans, ēterisko eļu maisījums. Plus vēl man ir vairāk maisījumi, bet tas varbūt jums šobrīd nav tik aktuāli. Piemēram, kas ir miegam, ir maisījumi, kas palīdz, teiksim, mierīgākam miegam, ja ir tās izaicinājumi ar gulēšanu. Lai gan tāpat lavanda arī tas skaitās numur 1. Un tad vēl tādi maisījumi, kas ir tieši sievietēm. Piemēram, kaut kāds arī hormonu balansam, viņi var izmantot. Man pašai ļoti patīk vienkārši kā smaržas, kas to arī jūs varat, protams, pasmaržot, bet šobrīd varbūt jums tas liksies bišķi pa spēcīgi. Tā kā ir daudz dažādu veidi, kā mēs šos ēteriskās eļas varam izmantot gaidību laikā, bet ne tikai. Jā, bet teiskoku eļļa visam kam, pret sēnītēm, pret baktērijām, pret nāgu, jā, pret visu. Bet zināt, kas vēl, teiskoks, tas ļoti labi kā baktērija, vēl citu, kur var izmantot arī pat teiskoku, bet viņš man liekas ļoti, ļoti spēcīgs, varbūt vienu mazu pilīti. Bet lavandu noteikti ir, ja ir, piemēram, tāpat piena sēnīte. Tad uz tampona uzpilina vienu pilīti un ieliec makstī pa nakti, no rīta izmet ārā un bieži sēne kā nebijusi.